Rīt Saeimai būs jābalso vai nodot komisijām likumprojektu, kas paredz vairāk īpašumu atdošanu ebreju kopienai. Vairākas partijas par savu nostāju šajā jautājumā vēl nav lēmušas. Nacionālās apvienības deputātiem ir dažādi viedokļi par īpašumu atdošanu ebreju kopienai, tādēļ arī balsojums varētu būt atšķirīgs. Viņi gan ierosina, ka korekti būtu par katra īpašuma restitūciju balsot atsevišķi. Opozīcijas partijas Saskaņa un No sirds Latvijai šo jautājumu izskatīs šodien, un arī Zaļo un Zemnieku savienība par savu nostāju vēl lems Saeimas frakcijas sēdē. Pat laban vienprātības nav, bet atbalstu šai idejai jau paudis viens no ZZS līderiem Augusts Brīgmanis, norādot, ka šīs reliģiskās un kultūra vēsturiskās ēkas ir sliktā tehniskā stāvoklī un tām ir vajadzīgs saimnieks. Tāpat, protams, ieceri atbalsta arī Vienotība, kuras politiķi bija iesaistīti šī jautājuma virzīšanā. Jautājums par likumprojektu pārunāts arī Nacionālās drošības padomē, un ārlietu ministrija savus priekšlikumus iesniegs arī Saeimas ārlietu komisijai.